Sveiki! Es jums šodien stāstīšu par mašīnu mācību. Mani sauc Renārs Jumits, un esmu uzrakstījis referātu par tieši šo tēmu. Tātad mans mērķis šajā prezentācijā ir pastāstīt, kas ir mašīnu mācība, mašīnu mācības pamatus un mašīnu mācības pielietojums īstajā dzīvē. Tātad mašīnu mācība ir izvēļu process, kur apgūstot algoritmu, mašīnu mācība var paredzēt iznākumu kādam rezultātam vai aptuveni noteikt procesa rezultātu, apkopojot doto informāciju. Tātad mašīnu mācība ir mākslīgā intelekta studiju joma, kas saistīta ar statistikas algoritmu izstrādi un izpēti, kas var mācīties no datiem, vispārināt līdz neredzamiem datiem un tādējādi veikt uzdevumus bez skaidriem norādījumiem. Mašīnu mācība atrod pielietojumu daudz dažādās jomās, tostarp dabiskās valodas apstrādā, datorredzē, runas atpazīšanā, e-pasta filtrēšanā, lauksaimniecībā un medicīnā un vēl daudzās citās nozarēs. Mašīnu mācības pielietošana biznesa problēmām ir pazīstama kā pārredzamā analītika. Tātad par pašiem pamatjēdzieniem mašīnu mācībā. Pāraudzīta mācīšanās, kas angliski ir supervised learning, tā ir uzraudzīta mācīšanās, ir regresijas un klasifikācijas apmācības uzdevums, ja prognozējamais mainīgais ir nepārtraukta vērtība. Tātad tur tiek apskatīta lineārā regresija, prognozēto vērtību kļūdas aprēķins, kā arī veidi prognozētās vērtības kļūdas minimizēšanai. Pāraudzīta mācība tehnika palīdz paredzēt nākotnes notikumus, izmantojot pagātnes pieredzi un marķētus piemērus. Sākotnēji algoritmi analizē zināmo apmācības datu kopu un vēlāk piedāvā savus prognozes par izvedes vērtībām. Turklāt tas arī prognozē kļūdas visā mācību procesā un arī labo šīs kļūdas, izmantojot algoritmus. Klasifikācijas problēmās algoritmam ir jāiemācās paredzēt noteiktas vērtības. Algoritmam ir jāparedz visiespējamākā kategorija klase, marķējums jauniem piemēriem, un viens no klasifikācijas piemēram ir prognozēt, vai akciju cena pieaugs vai kritīsies. Tomēr regresijas problēmās algoritmam ir jāparedz nepārtrauktas reakcijas mainīgā vērtība. Piemērs varētu būt darba algu prognozēšana. Tad turpinot tālāk par nepāraudzītu mācīšanos, unsupervised learning. Nepāraudzītā mācīšanās tiek izmantota korelāciju meklēšanai datu kopās, kurām nav zināms vai pieejams prognozētais mainīgais. Divas no populārākajām nepāraudzītās mācīšanās metodēm ir klasteru analīze un galvenā komponenta analīze. Un tad trešais pamatjēdziens par mašīnu mācību ir pastiprinātā mācīšanās. Pastiprinātā mācīšanās, angliski reinforced learning, ir mašīnu mācības apakšlauks, kurā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā aģentiem būtu jāveic darbības vidē, lai maksimāli palielinātu kumulatīvo atlīdzību. Šī pieeja būtiski atšķiras no uzraudzītas un neuzraudzītas mācīšanās. Tātad, kā darbojas mašīnu mācība? Sākot ar datu lomu. Datu validācija ir liela loma mašīnu mācībā. Tā nodrošina, ka apmācībai un modeļu testēšanai izmantotie dati ir uzticami, precīzi un atspoguļo reālās pasaules apstākļus. Tad par datu sagatavošanu ir datu tīrīšana, kas ir normalizācija, nobīdes noteikšanai un trūkstošo vērtību imputācija. Ir dažas no funkcijām, kas palīdz nodrošināt datu piemērotību mašīnu mācības modeļu apmācībai. Datu kvalitātes novērtējums. Ir dažādas metodes, piemēram, kopsavilkuma statistika, datu profilēšana un vizualizācija, ko izmanto, lai piekļūtu datu kvalitātei. Tālāk par pašu modelēšanu. Mašīnu mācība daudzos procesos sākas ar datu ieguvi. Tātad šie resursi ir svarīgi, jo ar tiem tiek apmācīts algoritms, tāpēc ir svarīgi
dot uzticamu un validētu datu kopu tās apstrādē. Un datu zinātnieki bieži sāk ar datu kopām, kuras viņi zina, lai palīdzētu atklāt neprecizitātes un novērstu problēmas. Mašīnmācības modelis var būt tik efektīvs atkarīgi no tā, cik dotā informācija precīza un akurāta. Funkcija inženierija ir jauna funkcija izveide no esošajiem datiem, lai uzlabotu modeļa veiktspēju. Darbarīki, kur izmanto funkciju inženieriju, ir Python skripti un scikit-learn. Tālāk par treniņu un testēšanu. Dalījums parasti sadalās no 30 līdz 70%. Mašīnmācības modeļa testēšanā norāda uz datu salīdzinājumu, kas ir klasiskais veids, kā sadalīt datus, lai tos varētu apmācīt un novērtēt modeļu veiktspēju. Kāpēc tieši 70 un 30%? 70% ir apmācības dati no visa pieejamā datu kopuma, kuri tiek izmantot, lai apmācītu modeli. Tas nozīmē, ka šie dati palīdz modelim iemācīties, atpazīt un sakārtot pazīmes un attiecības, kas nepieciešams uzdevuma izpildei. Atlikušie dati, kas ir 30%, ir testa dati. Tos izmanto, lai pārbaudītu modelī apgūtās spējas. Testa dati ir tādi, kurus modelis nav redzējis apmācības laikā, tāpēc tie ļauj objektīvi novērtēt modeļa precizitāti un spēju vispārināt uz neredzētajiem datiem. Šis sadalījums ir vispār pieņemts, bet to arī var mainīt atkarībā no datu daudzuma vai specifiskiem projektam nepieciešamiem nosacījumiem. Tātad mašīnmācības pielietojumi. Ir veselības aprūpe, finanses, transports un arī daudz dažādi citi veidi, kā pielietot mašīnmācību. Bet tieši par veselības aprūpi. Ir attālināta veselības aprūpe, virtuālās slimnīcas veselības aprūpes apvienības lielāko attīstību veselības aprūpē piedzīvoja pandēmijas laikā. Tā pielietojums ietver mašīnmācības izmantošanu, lai aizvietotu, mazinātu un pilnveidotu dzīvnieku modeļu izmantošanu preklīniskajā zāļu izstrādē. Klīniskajos pētījumos mašīnmācības sistēmas var sniegt atbalstu pacientu atlasē, balstoties uz noteiktiem slimību raksturlielumiem vai citiem klīniskajiem parametriem. Mašīnmācības rīki var palīdzēt arī datu reģistrācijā un analīzē, kas tiks izsniegtas zāles regulējušajām iestādēm reģistrācijas procedūru ietvaros. Par finansēm. Finanšu jomā uzlabot algoritmu pārveido uzņēmumu pieeju krāpšanas atklāšanai, riska novērtēšanai un tirdzniecībai. Rūpīgi pārbaudot darījumu datus, lai identificētu neparastus modeļus, šie algoritmi var atklāt iespējamu krāpšanu, novērtēt ieguldījumu riskus un automatizēt tirdzniecību, lai uzlabotu finanšu rezultātus, pat ja tirgus apstākļi ir mainīgi. Transportā. Mašīnmācība ir vadošā automobīļu inovāciju jomā, jo īpaši pašbraucošo automašīnu izveidē. Kā jūs zinām, Teslām tagad ir autopilots, kur ļoti intensīvi tiek pielietota mašīnmācība, lai modelis varētu mācīties no savām kļūdām un nākotnē uzlaboties. Un šīs mākslīgā intelekta sistēmas analizē dažādus sensoru datus, lai pieņemtu tūlītējs lēmumus, kas uzlabo drošību un palīdz navigācijā. Galvenās funkcijas ietver šķēršļu noteikšanu, maršrutu plānošanu un palīdzību vadītājiem, kas veicina drošāku un efektīvāku braukšanas pieredzi. Arī par piemēriem mašīnmācības pielietojumā. Ir vairāki mašīnmācības modeļi, kurus vietas, kur tieši tos var taisīt. Viena no vietām ir Viena no vietām ir Amazon SageMaker. Šī ir platforma, kur var izmantot mašīnmācību, dodot tai datus. Un šeit var redzēt, ka te ir hands-on tutorial. Viss, kas jāizdara, ir vai uztaisīt mašīnmācības modeli, vai arī daudz dažādas citas lietas. Principā viss, kas jāizdara, ir jāpiesakās, jāuztaisa konts,
un tad arī var strādāt tālāk ar mašīnu mācības modeļiem. Tā, runājot vēl par mašīnu mācību, kur viņu pielieto. Viena no vietām, kas man likās ļoti interesanta, ir Spotify mašīnu mācības pielietošana, lai izdotu mūziku. Spotify izmanto lietotāju uzvedības vēsturi, kas palīdz modeļiem izveidot līdzīgu lietotāju grupas. Tiek ņemta vērā informācija, piemēram, kuras dziesmas lietotājs klausās bieži vai klausās līdz galam, kuras dziesmas lietotājs pievieno savām izlases sarakstiem un kuras dziesmas tiek atkārtotas vai pārliktas. Šeit bieži tiek izmantot matricas faktorizācijas algoritmi, piemēram, latinātā faktorizācijas modelis, latent factor model, kas analizē lietotāju un dziesmu līdzību, pamatojoties uz slēptajiem faktoriem. Tas palīdz Spotify izveidot individuālas dziesmas rekomendācijas, pamatojoties uz līdzīgi domājošu lietotāju klausīšanās paradumiem. Tālāk turpinot par izaicinājumiem un ierobežojumiem. Pirmā lieta ir datu privātums un ētika. Privātuma problēmu mazināšana digitālajā laikmetā ietver daudzpusīgu pieeju. Tas ir par līdzsvaru panākšanu starp mākslīgā intelekta spēka izmantošanu inovācijām un personas privātuma tiesību ievērošanas aizsardzības nodrošināšanu. Tātad pirmkārt, datu vākšana un analīze. Ir apmācīti par milzīgu datu apjomu, kas iespējams var ietvert personas informāciju. Būtisks izaicinājums ir nodrošināt, lai šie modeļi netīši neatklātu sensitīvu informāciju savos iznākumos. Otrais veids. Draudu novēršana. Izmantojot VAPT un SSDLC, tūlītēju injicēšanu un toksicitāti prasa rūpīgu uzraudzību. Neaizsargātības novērtēšana un iespiešanās pārbaude. Nodrošina spēcīgu aizsardzību pret iespējām, kas ir tie abi VAPT un SSDLC. Ētikas apsvērumi. Mākslīgajam intelektam un izvietošana datu analīzē var ģenerēt tekstu, pamatojoties uz lietotāja ievada, kas var netīši atspoguļot apmācības datu novirzes. Proaktīva šo uzdevumu aizspriedumu novēršana sniedz iespēju uzlabot pārredzamību un atbildību, nodrošinot, ka mākslīgā intelekta priekšrocības tiek realizētas, neapdraudot ētikas standartus. Datu aizsardzības noteikumi. Tāpat kā citām digitālajām tehnoloģijām, ģeneratīvajiem mākslīgā intelekta un LLM ir jāievēro datu aizsardzības noteikumi. Piemēram, tas nozīmē, ka šo modeļu apmācībai izmantotie dati ir jāanonimizē un jāidentificē. Datu minimalizēšana, mērķa ierobežošana un lietotāju piekrišana. Šie principi ir ļoti svarīgi ģeneratīvā mākslīgā intelekta kontekstā. Datu minimalizēšana attiecas uz tikai nepieciešamā datu apjoma izmantošanu modeļa apmācībai. Mērķa ierobežojums nozīmē, ka dati ir jāizmanto tikai tam mērķim, kuram tie tika vākti. Un pēdējais proporcionāla datu vākšana. Lai ievērotu individuālās tiesības uz privātumu, ir svarīgi, lai datu vākšana ģeneratīviem mākslīgajam intelektam būtu samērīga. Tas nozīmē, ka jāveic tikai nepieciešamais datu apjoms. Turpinot tālāk par melnās kastes problēmu. Viena no izplatītākajām metodēm, ko uzņēmumi izmanto testēšanai, ir melnās kastes testēšanas metode, kas rada distanci starp izstrādātajiem un testētajiem, lai nodrošinātu precīzus rezultātus un novērstu neobjektivitāti. Melnās kastes testēšana ir sistēmas vai programmatūras testēšana, iepriekš nezinot, kā tā darbojas iekšēji. Tas attiecas ne tikai uz nezināšanu par pašu pirmkodu, bet arī uz to, ka neesat redzējis nevienu no programmatūras izstrādes dokumentiem. Testētāji vienkārši nodrošina ievadas datus un saņem izvadas datus, kā to darītu gala lietotājs. Lai gan šī ir vienkārši melnā kastes testēšanas definīcija, tā nosaka vispārējo sistēmu.
Melnās kastes testēšanas mērķis ir panākt, lai lietotāji miedarbojas ar programmatūru dabiskāk nekā parasti, bez jebkādiem aizspriedumiem, kas izriet no jau esošajām zināšanām par programmatūru. Šajā metodoloģijā cilvēki, kas atbild par testu veikšanu, ir atšķirīgi no tiem, kas izstrādā programmatūru, tādējādi nodalot abas komandas. Un tālāk par datu kvalitāti. Nepilnīga datu kvalitāte var būtiski ietekmēt mašīnmācības modeļu veiktspēju un spēju sniegt precīzus rezultātus. Mašīnmācības algoritmiem ir nepieciešami kvalitatīvi dati, lai veidotu precīzus modeļus un panāktu uzticamus rezultātus. Tāpēc datu kvalitātes problēmas var izraisīt kļūdas, zemu veiktspēju un neprecizitātes. Viens no uzlabošanas veidiem ir datu pirmapstrāde, datu tīrīšana, standartizācija un neprecizitāšu labošana. Datu uzlabošanas metodes, piemēram, datu palielināšana, kura mazākumā esošo klasi mākslīgi palielina vai izmanto dažādus izlases metodes, lai nodrošinātu sabalansētus datus. Regularizācijas izmantošana, lai novērstu pārmācīšanos un palīdzētu modelim saglabāt vispārīgas sakarības, nevis pielāgoties datu troksnim. Nepilnīgas datu kvalitātes dēļ modeļi var kļūt neprecīzi un neusticami, tāpēc, lai iegūtu labu rezultātu, ir nepieciešams ne tikai algoritms, bet arī kvalitatīvi dati un pareizas pirmstrādes metodes. Nākotnes perspektīvas. Jaunākās tendences, kas ir dziļā mācīšanās, ir mašīnmācības apakškopa, kas izmanto daudzslāņu neironu tīklus, ko sauc par dziļajiem neironu tīkliem, lai simulētu cilvēka smadzeņu sarežģīto lēmumu pieņemšanas spēku. Dažas dziļas mācīšanās formas nodrošina lielāko daļu mākslīgā intelekta lietojumu mūsu dzīvē. Nākotnes pielietojuma iespējas. Mašīnmācība attīstīsies un kā pielietojums palēnāsies industrijās, kur jau tā tiek ļoti pielietota kā finansēs, veselības aprūpē, medicīnā un autonozarē. Secinot par visu šo kopējo informāciju, var secināt, ka mašīnmācība kā daļa no mākslīgā intelekta sniedz jaunas iespējas dažādās nozarēs, piemēram, veselības aprūpē, finanšu sektorā un transportā, padarot procesus ātrākus un precīzākus. Tās pamatā esošie algoritmi spēj mācīties no lieliem datu apjomiem un prognozēt rezultātus. Tādējādi ļaujot attīstīt tādas tehnoloģijas kā pašproudzošas mašīnas, personalizētus finanšu pakalpojumus un automatizētas veselības aprūpes sistēmas. Lai gan mašīnmācība piedāvā ievērojams priekšrocības, tā saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, piemēram, datu kvalitātes problēmām un datu privātuma rīkiem. Īpaši svarīgi ir nodrošināt, ka izmantotie dati ir kvalitatīvi un droši, lai iegūtie rezultāti būtu ticami un atbilstoši ētikas prasībām. Turklāt, lai gan melnās kastes problēma rada izpratnes grūtības par algoritmu darbības principiem, nākotnes tehnoloģija attīstība sola šo izaicinājumu risinājumus. Nākotnē gaidāms, ka mašīnmācības tehnoloģija kļūs arvien nozīmīgāka un plašāk pielietota, piedāvājot risinājumus, kas ievērojami uzlabos efektivitāti un sniegs jaunus attīstības virzienus daudzās industrijās. Mašīnmācības tehnoloģija attīsta liecina par jaunas datu vadītas nākotnes veidošanos, kur mašīnmācība spēlēs centrālo lomu inovācijas un sabiedrības attīstībā. Jā, tas ir principā viss par mašīnmācību. Paldies, ka noklausījies šo prezentāciju.